esmu Karolīna. 6 gadus atpakaļ es pabeidzu mazzinības un strādāju arī ambulatorē praksē, dienas darbu un izdomāju pagājušajā gadā, ka es gribētu arī apgūt jaunu profesiju, jaunu kvalifikāciju kosmetiķi un atnācu uz Sarkana Krusta medicīnas koledžu. Sveiki, mani sauc Linda. Esmu beigusi Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, ārsta palīgus 5 gadus atpakaļ. Šobrīd strādāju ambulatorējā iestādē un pagājušo gadu izdomāju, ka vēlos apgūt jaunu profesiju, paplašināt savu zināšanas loku un iestājos kosmētiķos. Svetlāna, esmu pabeigusi Sarkanā Krustā medicīnas koledžu, specializācijā masieris. Tagad es strādāju par masīru privātajā praksē. Pagājušā gada es nolēmu iet mācīties par kosmētiku. Man gribējās paplašināt savas zināšanas, un, kad es strādāju ar sejas masāžas, gribējās pievienot kaut kādas procedūras vēl klāt. Sveiki, mani sauc Vita. Es pabeidzu Sarkana Krusta medicīnas koledžu masieros. Es strādāju veselības aprūpes iestādē. Koledža man iesūtīja uzaicinājumu nākt uz kosmētiķiem. Man visvairāk patīk taisīt sejas procedūras, strādāt ar aparātiem un veikt plastificējušas maskas. Spilgtākais noteikums šajā gadā bija prakse, jo bija ļoti interesanti strādāt ar klientiem, ar tik dažādiem cilvēkiem un veikt viņām tik patīkamas procedūras. Mana mīļākā procedūra vairāk ir saistīta tieši ar sejas procedūrām. Ir veikt tādas procedūras, bet arī, protams, arī citas procedūras. Spilgtākais notikums šajā mācību gada procesā noteikti tā bija prakse, kur mēs iepazinām ļoti daudz klientus, veicām viņiem dažādas procedūras, strādāt kopā ar dažādiem cilvēkiem, darīt viņus laimīgākus. Patīk darbs ar cilvēkiem, patīk padarīt viņus skaistus un patikt izjust viņu pateicības vārdus. Visinteresantākais mūsu mācības bija nodarbības ar mūsu mammu Zāne, kura pasniedz mums kosmetoloģijā visādas procedūras, aparāts procedūras un, protams, arī praksē arī bija interesanti. Nākotnē es arī gribētu attaisīt vaļā savu kabinetu un arī praktizēt jau kā kosmetiķis. Nākotnes plāni droši vien ir vai nu no sākuma strādāt kādā salonā, un tad arī turpmākajā nākotnē gribētos arī atvērt savu kabinetu, kur arī būtu jūs visi laipni aicināti. Nākotnē es plānoju strādāt savā privātpraksē kā masiere un kosmetiķe. Es iesāku jums nākt uz šo koledžu un apgūt kosmetiķa profesiju, pat ja jūs strādājat dienas darbu, jūs varētu to apvienot un mācīties. Izvēlēties šo profesiju apgūt, noteikti ir tā, ka ir jāapgūst ļoti daudz zināšanas, jāiesaistās praksē, ir jābūt arī atbildīgam, jo tomēr tas ir darbs ar klientiem, lai sagādātu viņiem šo labsajūtas sajūtu un lai viņi aizejot projām no jums, aiziet laimīgi. Nākošajam studentam mēs novēlam pacietību, daudz laika veltīt mācībām un izturību.